Dārgie skatītāji, sāksies fināla spēles. Spēle par 7. vietu – Īslande pret Lihtenšteinu. Īslande sarkanajos tērpos, Lihtenšteina zilajos. Labs tvēriens Lihtenšteinas izpildījumā, spēlētājs iznes cautā. Bumbas ievad būs Lihtenšteinai. Ātri izspēle. Tiesnesis rāda, ka spēle nav bijusi taisna tunelī, tāpēc bumba pienākas Īslandes komandai. Īslande izvēlās spēlēt caur grupu cīņu. Tiesnesis Kārlis Sarkans norāda grupu cīņas atzīmi. Lihtenšteinai tehniska, Īslandei spēcīga cīņa. Ievadīta bumba, Lihtenšteina pie bumbas. Lihtenšteinas spēlētājs saņem bumbu un pa malu dodās uz piezīmējumu zonu, tiek izstumts autā. Bumba būs Īslandei ievadīšanai no auta. Īslande gatavojās, iemet, spēlētāji jau ir pacelti liftā. Tālāk spēle ved uz centru, piesiena aizsardzības spēlētājus, ved uz spēli uz malu. Nāk atbalsta spēlētāji Cilpāni. Nespēja nospēlēt bumbā. Vēl viens atbalsta piespēle. Turpatās cieši gar auta līniju, cenšas pāraut līniju. Lihtenšteina tiek pie bumbas, Lihtenšteina sāk uzbrukt. Lihtenšteina caur centru izrauj un dodās uz piezemējumu. Piezemējums centrā. Realizācijas sitiens neveiksmīgs. 5-0 Lihtenšteina vadībā. Pirmais puslaiks spēlē par 7. vietu Eiropas čempionātā B divīzijā Ziemeļgrupā. Spēle no centra izsāks Lihtenšteina ar sākuma sitienu. Sākuma sitienam atgādināšu, ir jābūt izsvildītam dropsitienu formā, bumbai jāskar zeme un tikai tad par viņu sit ar kāju. Spēle uz autu, veiksmīgi noķer bumbu Īslande. Īslande dodās tālāk, savāk aizsardzības spēlētājs, vēl viens kontakts. Spēlētājiem izdodas apskriet pāris aizsargus, ved spēli plaši, vēl viena piespēle, diemžēl bez adresāta. Spēlētājs atgriež bumbu uz centru. Veids neveiksmīgu piespēli, vēl viena piespēle uz malas, atspēlējās ar roku. Īslandes spēlētājs dodās uz piezemējumu, spēcīgs puisis piezemē bumbu laukuma centrā pretim vārtu stabam. Īslandei iespēja realizācijas sitienu izvirzīties vadībā. Realizācijas sitiens veiksmīgs 7-5. Īslande vadībā spēlē pret Lihtenšteinu Eiropas čempionātā. Regbijā 7. Spēlē par 7. vietu. Abas komandas ir aizvadījušas jau 4 spēles. Šī spēle ir 5. Fiziski ļoti sarežģīti ir nospēlēt 5 spēles dienā. 4 spēles jau ir ļoti nogurdinošas, kur vēl 5. spēle. Lihtenšteinas spēlētājs dodās līdz kontaktam. Lihtenšteinas spēlētāji notur kontaktā. Taču tiesnesis norāda, ka spēlētājs nav bijis atbrīvots, ka spēlētājs ir skāris zemi ar ceļiem. Kā rezultātā bumba Lihtenšteinai. Savukārt tagad nebija atkāpušies Īslandes spēlētāji 10 metrus no soda nozīmētās vietas, un tāpēc sods tiek pārnests 10 metrus no sākotnējā soda izpildes vietas. Soda izspēle ar kāju, tālāk piespēles ar rokām, caur centru, uz malu, vēl viena piespēle uz malu. Spēlētājs nevar sagrupēt bumbu un zaudē bumbu, bumba izripo autā.
Spēlētājs norāda, ka spēles laikā ir notikusi spēle uz priekšu, tāpēc grupu cīņa un bumba pienākas Īslandes komandai. Īslandes komanda ievadīs bumbu grupu cīņā. Grupu cīņā regbijā 7, 3 spēlētāji saķerās un pretim otras komandas 3 spēlētājiem veic stūmienu. Savukārt saspēles vadītājs ievada bumbu tieši pa vidu tunelī. Redzam, Īslanda cieši spēlē viens pie otra blakus ar īsām piespēlēm, mēģina pāraut aizsardzības līniju, saraustīt Lihtenšteinas aizsardzības līniju. Izdodās sev uzvilkt aizsardzības spēlētāju, Lihtenšteina pārvalk savu aizsardzību uz otru malu un atgriež spēli uz kreiso pusi. Diemžēl pašā malā spēlētājs nespēja nokontrolēt bumbu, izdara spēli uz priekšu un nu jau bumba pienākas Lihtenšteinas komandai. Lihtenšteinas saspēles vadītājs ievadīs bumbu taisniekšā. Diemžēl bumba pameta cīņu caur tuneli, turpat atgriežoties, tāpēc tiesnesis atkārtos cīņu. Nē, tiesnesis norāda, ka ir bijis pārkāpums Īslandes komandā, tādēļ viņš dod izspēlēt brīvsitienu Lihtenšteinai. Izspēle, piespēle tālāk, piespēle uz centru, mazliet pietur. Vēl viena piespēle uz centru, mēģina ar pretkustību. Bumbu spēlējam, pie bumbas Īslande. Smags kontakts, taču spēlētājs zaudē bumbu kontaktā pie bumbas Lihtenšteina. Lihtenšteina caur kontaktu piespēlē bumbu apakaļ. Diemžēl viens Lihtenšteinas spēlētājs laukuma centrā ir cietis un patreiz viņam tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Komandas pārstāvis rāda, ka būs nepieciešama spēlētāja nomaiņa. Spēlētājs dodās uz laukuma malu, viņa vietā nāks cits spēlētājs. Skatītāji pavada ievainoto ar aplausiem. Labi, neiestrīm runāt. Es jau pakmetēt. Es arī māku spriest lopas. Grupu cīņa, bumba pie Lihtenšteinas. Īslande uzvar grupu cīņā. Signāls liecina par puslaiku. Spēle par 7. vietu. Īslande pret Lihtenšteinu. Nostīšos ierakstu. Pasmējies. Atsākās spēle, otrais puslaiks, spēlē Lihtenšteina pret Īslandi par 7. vietu Eiropas čempionāta B divīzijā. Spēles notiek Upesciemā, Latvijā. Īslanda ar bumbu, gar malu, spēcīgs spēlētājs, atspēlējās ar roku, tiek sagūstīts tvērienā, taču paspēja atspēlēt bumbu. Vēl viena atspēle, spēlētājs laužās cauri Lihtenšteinas spēlētājiem un veic piezemējumu.
Tāds kārtīgs darba piezemējums, izlaužoties cauri aizsardzības līnijai un ar pāris aizsargiem dodoties tālāk uz līniju un piezemējot. Neveiksmīgs sākums sitiens, izspēle, Lichtensteina, piespēle uz malu, spēlētājs, mēģina atspēlēties ar roku, neizdodas, piespēle atbalstā, vēl viena piespēle, bumba zaudēta, taču atgūta, spēlētājs nolikt zemē, ātri izspēle, neveidojot raku situāciju, redzam, ka atbalsts pārvietojās pa līniju, spēlētājs pārauja aizsardzības līniju, pamāna, savēl uz saviem spēlētājus, piespēlē tālāk. Veiksmīgi pārauja līniju, Lichtensteina iet uz piezemējumu, piezemējums laukuma centrā ar iespēju realizēt. Rezultāts 10-12. Īslanda pagaidām vadībā, taču Lichtensteinai ir iespēja sist realizācijas sitienu un izlīdzināt rezultātu. Realizācijas sitiens veiksmīgs, 12-12. Laukuma centrā Lichtensteina izsāks ar sākuma sitienu. Kamēr spēlētāji vēl gatavojās, sākuma sitiens spēlēt tuvu autam, lai iespējami vieglāk būtu aizsargāties. Islandai izdodās aizvest spēli uz centru. Mēģina centrā pārraut aizsardzības līniju. Piespēle, neveiksmīgi, spēle uz priekšu, bumba Lichtensteinai ievadīšanai grupu ciņā. Lichtensteinai izdodās iegūt savu bumbu no grupu cīņas. Aizsargs jau ir virsū, bet ir atbalsts spēlētājs, vēl viens atbalsts spēlētājs, spēle uz malu. Viņš, diemžēl, mēģina ievadīt spēli vairāk uz centru, piespēle uz malu, 1-1. Mēģina ar pretkustību apspēlēt, tvēriens pagaidām izdevies, bet atbalsts spēlētājs tiek līdz bumbai un veic piezemējumu. Lichtensteina izvirzās vadībā 17-12 ar iespēju palielināt rezultātu starpību caur realizācijas sitienu. Realizācijas sitiens nav veiksmīgs. Rezultāts saglabājās 12-17. Lichtensteina vadībā spēlē ar Islandi par 7. vietu Eiropas čempionāta B divīzijā šodien Upes ciemā. Lichtensteina izsāk, taču bumba nespēja noceļot 10 metrus. Lichtensteina atkāpjās. Tiesnesis norāda, ka ir brīvsitiens laukuma centrā. Bumba Īslandai. Īslanda izspēlē. Piespēle. Mēģina savilkt aizsardzības spēlētājus, iet kontaktā no zemes. Tālāk bumba pamet jau raku. Viena piespēle. Individuāla spēle pa laukuma centru, piesaistot aizsargus. Mēģinājums izraut cauri aizsargiem ar individuālu sniegumu neizdodās.
Īslanda ar bumbu, dodas uzbrukumā. Neveiksmīga spēle uz zemes. Un skatāmies tiesnešu norādījumus. Bumba izrupojusi autā. Bumba Īslandē. Īslanda saņem savu bumbu, vada spēli uz centru. Centrā spēlētājs pamana iespēju izlausties cauri aizsardzības līnijai. Izdodās, taču tālu viņš netiek. Kontakts, vēl viens kontakts. Spēlētājs ātri ceļ bumbu ārā no kontakta zonas, lai neaizkavētu spēli. Īslandes spēlētājs individuāli mēģina izlausties caur Lichtensteinas aizsardzību. Te tiek sagūstīts. Noformējās raka situācija, saspēles vadītājs izceļ bumbu, individuāli spēle ar roku, laužās uz priekšu, numurs 6, piezemējums pie pašiem vārtiem. Īslanda izlīdzina rezultātu ar iespēju iegūt uzvaru šai spēlē. Mums pievienojās Kārlis Vēns. Nu jau man jāsaka ir tā, ka labvakar, ja? Labvakar skatītāji. Labvakar, Kārli. Cienījamie regbija draugi un vēl visi pārējie. Tātad, cik es noprotu, Īslanda ir guvusi savus 4. piezemējumu vispār regbija 7 vēsturē. Ļoti iespējams, un Īslanda tikko jau grasījās doties uz centru izspēlēt, kad tiesnesis norādīja, ka viņi drīkst realizācijas sitienus. Realizācijas sitiens arī nebija veiksmīgs rezultāts. Līdzīgs 17-17. Spēles laiks beidzās, kas nozīmē, ka būs papildu laiks. Pacīnās arī par 7. un 8. vietu. Jā, viņš tāds baigi domīgs, staigā apkārt. Atgādināsim, ka norisinās Eiropas čempionāts B divīzijā. Šī ir spēle par 7. vietu, kurā tiekās Īslanda un Lichtensteina. Spēles rezultāts ir līdzīgs 17-17. Un sākās spēles papildlaiks. Tad papildlaikā spēlē līdz pirmajiem gūtajiem punktiem. Neatkarīgi kā punkti tiek gūti, galvenais tiek gūti punkti. Un komanda tā tad arī ir uzvarējusi. Nu, varētu teikt, ka tāds, kā tas Zelta punkti. Jā, zelta punkti. Līdz zelta punktiem. Atgādināsim punktus, iespējams gūt vai nu bumbu piezemējot aiz piezemējuma līnijas, par ko dod 5 punktus, vai nu ar dropsitienu, sitot realizāciju no spēles, vai arī no soda. Vai arī no soda, bet regbijā 7 tas ir jāizpild ar dropsitienu, tieši tāpat kā visi pārējie sitieni. Vadoši norādījumi no sacensību galvenā tiesneša. Jā. Un spēles tiesnesis Kārlis Sarkans tūlīt atsāks spēli. Papildu laiks spēlē par 7. vietu. Lichtensteina ar sākumu sitienu ievadīs bumbu spēlē. Bumbai jānoceļo 10 metrus. Bumba noceļo 10 metrus, tā kā tikai viņai nav adresāta. Atgriežas Lichtensteinas spēlētājs un Īslandes spēlētājs. Bumba nonāk autā. Tiesnesis uz auta rāda, ka bumba pienāksies Lichtensteinas komandai. Auts tiek pārcelts uz 5 metriem no piezemējuma zonas. Un Lichtensteinai ir iespēja uzvarēt šo spēli. Viņi diemžēl zaudēja autā. Īslanda dabūja bumbu. Spēlē uz centru individuāli. Spēlē ar rokām. Spēlētājs. Tvēriens. Veiksmīgi cauri aizsardzības līnijai. Viens pats atbalsta spēlētājs, saņem bumbu, tiek pie bumbas, atspēlējās ar roku, atspēlē savam atbalsta spēlētājiem. Nē, tomēr tiek nogasts. Ļoti cieša spēle. Paspēja tomēr Lichtensteinas komanda izķert. Īslanda klasiski tehniski izspēlē bumbu līdz autam, bet diemžēl brāķis. Bumba izkrīt uz priekšu un bumba pāries Lichtensteinas komandai. Caur grupu cīņu, taču mēs redzam, ka Īslandes spēlētājs ir zemē, tam ir kāda trauma un spēles laiks tiek apturēts uz to brīdi. Jā, izskatās, ka viņš mazliet pieklibo.
Bet, Grib spēlēt. Vai varbūt tomēr vairs nē? Nē, tomēr seja mazliet saviebjās. Nē, izskatās, ka šim spēlētājiem turnīrs ir beidzies. Skatītāji pavadiņi ar aplausiem. Un vietā nāk. Vietā nāk nākamais Islandes spēlētājs. Uzreiz tiek ielikts grupu cīņā ar svaigiem spēkiem. Lichtensteina ievad bumbu, spiediens no Islandes, bet bumbu Lichtensteinai izdodas saglabāt. Spēlētāji nesaprotās savā starpā un abi ieskrien viena aizsargā. Spēlētājs nospēlē ar kāju un bumbu izrupa autā. Ļoti daudz brāķa, bet tas varētu būt arī uz tā fona, kad ir jau nospēlēts 2x7 minūtēm un papildu laikā tomēr spēku. Pie tam tā ir 5. spēle šodien, kas ir neraksturīgi daudz. Regbijā 7, parasti mēs spēlējam 4 spēles dienā un jau 4. spēle ir uz noguruma fona, rodās papildus kļūmes. Lichtensteina ievada bumbu autā. Īslandē izdodas labi konkurēt, tiek atspēlēta bumbu uz Īslandes pusi, Īslanda ar bumbu, ved spēli plaši, piesaista aizsardzības spēlētājus, uz maiņu uznākušais spēlētājs neveiksmīgi nospēlē un bumba nu jau atkal Lichtensteinas rīcībā. Spēle turpinās. Cieša aizsardzība. Taču izdodas spēlētājiem padot bumbu tālāk atbalsta spēlētājiem, atspēlējās ar roku, mēģina izlausties caur 2 spēlētājiem, nokrīt zemē, veidojās raks. Spēle caur centru. Vēl viens mēģinājums izlausties caur centru, neveiksmīgs, izved plaši. 2 spēlētāji pret 1. Uz mājiņu uznākušais spēlētājs nespēja izlausties caur aizsardzībai. Atbalstā esošiem spēlētājiem piespēlē, taču tas vairs nav Īslandes spēlētājs, tas jau bija Lichtensteinas spēlētājs. Lichtensteinas spēlētājiem neveikmīgi piespēle pie bumbas Īslanda. Īslandes spēlētājs nav turēts uz zemes, Īslandes spēlētājs dod atbalstu spēlētājiem piezemējums. Tiesnesis piezemējumu ieskaita, Īslande uzvar Lichtensteina spēlē par 7. vietu Eiropas čempionāta B divīzijā. Redzam pārgurušos spēlētājus.